Ar nedēļas ziņu apkopojumu pasaulē Latvijā Latgalē Alise Plus studijā Juris Saukāns. Eiropā šī nedēļa sākās ar Vācijas zemnieku kravas automašīnu vadītāju un amatnieku pulcēšanos Berlīnē pie Brandenburgas vārtiem. Galvaspilsētas centrs bija bloķēts ar traktoriem un smago tehniku, protesti turpinājās arī nākamās pāris dienas. Papildus problēmas Vācijā dzīvojošajiem radīja vilcienu vadītāju streiks. Miljoniem Deutsche Bahn pasažieru atcēla plānotos braucienus un meklēja citus transporta veidus. Tika atcelti aptuveni 80% tālsatiksmes reisu, un arī reģionālo līniju vilcienu satiksme bija ierobežota. Vienlaikus Davosā pirmdien sākās ikgadējais Pasaules ekonomikas fórums, kas ilga līdz piektdienai. 54. ikgadējā sanāksmē Davosā piedalījās ap 2800 dalībniekiem, tajā skaitā vairāk nekā 60 valstu un valdību vadītāju. Slovākijā vakar tūkstošiem cilvēku 24 pilsētās protestēja pret valdības plānu izdarīt grozījumus valsts krimināla kodeksā. Opozīcijas partijas Brīvība un solidaritāte vadītājs Rihards Suliks, uzrunājot demonstrantus Bratislavā, izteicās, ka valdības priekšlikumi izskatās tā, it kā tos būtu izstrādājusi mafija. NATO šonedēļ paziņoja par militārajām mācībām ar 90 000 karavīru piedalīšanos. Manevri Steadfast Defender, latviski to varētu tulkot kā nelokāms aizstāvis, sāksies jaunedēļ un ilgs līdz maija beigām. Tajos piedalīsies vienības no 31 NATO dalību valsts un kandidātu valsts Zviedrijas. NATO virspavēlnieks Eiropā, Amerikas Savienoto Valstu ģenerālis Kristofers Kavolī, pauda žurnālistiem, ka manevru scenārijs paredz Krievijas uzbrukumu sabiedroto teritorijai, kas iedarbina NATO līguma 5. pantu. Manevros piedalīsies 50 karakuģi, 80 lidaparāti un vairāk nekā 1100 kaujas mašīnu. Ministru prezidente Evika Siliņa šonedēļ mierināja tautu, stāstot, ka Latvijā esot apzinātas ap 29 000 ēku, kuru telpas var piemērot drošības vajadzībām. Runa ir par bumbu patvērtnēm. Valdība taisās izstrādāt būvu normatīvus, kas noteiks prasības bumbu patvērtnēm. Jaunedēļ par šo tēmu spriedīs Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas visaptvarošas valsts aizsardzības apakškomisija. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šonedēļ izbraukuma sēdē Daugavpilī tikās ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Latgales padomi un Augšdaugavas novada pašvaldības pārstāvjiem, lai spriestu par ekonomikas veicināšanu austrumu pierobežā. Sabiedrības integrācijas fonds atvēris jau 3. reģionālo vienas pieturas aģentūras ārzemniekiem filiāli Latvijā. Latgales reģiona klientu apkalpošanai tā sākusi darbu Daugavpilī Ģimnāzijas ielā 11. Daugavpils pilsētas pašvaldība aicina uzņēmējus, kuri būtu ieinteresēti attīstīt uzņēmējdarbības infrastruktūru Daugavpilī, līdz 26. janvārim piedalīties pašvaldības organizētā aptaujā un izteikt savu viedokli par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstību pilsētā. Un vēl par dažiem gaidāmiem notikumiem. Latvijas valsts 10. deju čempionāts un Rēzeknes domes kauss 2024 norisināsies 27. janvārī Latgales vēstniecībā Gors Rēzeknē. Sacensības sāksies jau 8:00 no rīta, vairāk kā 500 dalībnieku sacensties par gada čempiona titulu un iespēju pārstāvēt Latviju pasaules un Eiropas čempionātos. Latgales mednieku kauss 2024 Krāslavas novada Skaistas pagasta Ļaksos poligonā šā gada 3. februārī aicina medniekus un aktīvās atpūtas cienītājus. Būs mednieku sacensības, kulinārijas konkurss, medību virtuves degustācija, izloze ar balvām, konkursi un viktorīnas bērniem, jauniešiem un ģimenēm. Pasākumu rīko mednieku kolektīvs Skaistas mednieks, Krāslavas novada pašvaldība un Latvijas mednieku savienība. Studijā bija Juris Saukāns par nedēļas ziņu pasaulē Latvijā Latgalē. Satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Alise Plus Radio.